Čau! Es esmu Dailis Zigs, un jūs atrodaties pašos pirmajos blūza svētkos Siguldā un klausaties blūzu. Un skatāties Latvijas muzikas kanālu. Sorry, Zig, kad es tev tik stulbi jautājušu, bet kur un kā radās Latvijā blūzs? Nu jā, jautājums tāds pietiekami retorisks. Es varētu pateikt, ka blūzs sākās ar mani, kad es piedzimu, jo es savu mūža 40 gadus esmu veltījis blūzam. Bet tas būtu varbūt tās pārāk skaļi teikts. Es varu teikt, ka to, ka sākās jau senos bolševiku laikos, jau tas bija tīri, bet tas būtu ļoti liels ekskurs. Saucot tos cilvēkus, kas cīnījās par blūzu un par šo brīnišķīgo pamatu muzikas stilu kā tādu. Bet, man priecē tas, ka vismaz ir daudz cilvēku, kas prot to lietu novērtēt arī šodien. Pie šodienas ritma dzīves skrējiena, kam patīk tā lieta. Negribas iedziļināties vēsturē pat īsti tik daudz, cik labāk, ka dzīvojam šodienā un klausamies to blūzu arī šodien. Šeit Siguldā mēs varam apskatīties ceļojošo fotoizstādi. Lūdzu, pastāst par to, ko mēs varam redzēt. Es varu teikt, ka tā ir ļoti unikāla lieta. Varbūt tās vēl viņi nav novērtēti līdz galam. Jo roots and fruits, tas nozīmē saknes un augļi. Proti, tur ir 3 fotografu apvienība – Normunds Kalniņš, Aigars Laps un Sergejs Budānovs, kas ir visi sev pierādījuši kā fantastiski fotoaparātu meistars, tā varētu teikt, vai es nezinu, kā to vairāk varētu noteikt. Un ar 2 no šiem cilvēkiem es esmu strādājis pat personīgi, es esmu viņus tā apmācījis, kurā mirklī es jūtu no fotografijas muziku. Un, ja es jūtu muziku, tad es jūtu, ka tur tas ir iekšā, apakšā, un tās bildes ir jau ļoti unikāls. Tā izstāde daļēji ir bijusi Aigaram izstāde, bijusi gan Norvēģijā, gan Vācijā, gan Amerikā ir bijusi izstādītas fotogrāfijas, un tas ir proti, diezgan unikāla parādība pie Latvijas fotomākslas, jo tā nav tik vienkārši lieta fotografēšana, muziķu fotografēšana. Tas nav tas, kas tu taisi kluso dabu vai kaut kādas tauriņas vai puķītes fotografēt, tas ir dzīves cilvēks, muziķis un vēl blūzmens vai džezmens, ja, kur tā stipri jāpiedomāt pie tā, lai tu, bet pat cik ir digitālās kameras, tur jau diezgan vienkārši šķil, un kamēr tu vienu jūti, ka reku ir, un tad tu uz tā pareizā pusi būs apmēram. Agrāk ar filmiņām tā jau bija liela problēma, bet man ļoti daudz bildes ir tādas, kur man aizcer, un pat iekšēji tāda vēstulisks kasariņa notek ir, kur es jūtu, ka es pat personīgi pazīstu gan tādas Sonny Rhodes, gan Billy Branch, gan Eugene Highway Bridge. Un es zinu, kas tur nāk no tās fotogrāfijas ārā. Daudz bildes ir tapušas arī Bits Blues klubā un no visādiem pasaules festivāliem, gan Latvijā, gan Eiropā, gan Amerikā. Tur ir unikāls tās bildes. Es pateikšu, ka tā ir unikāla izstāde. Bet saka tomēr, teorētiski, kurš varētu būt pirmais blūzmens Latvijā? Teorētiski pirmais blūzmens varētu būt tas pats Valērijs Seiskis, kas ir spēlējis Bits Blues klubā 2 reizes, uzstājies ir. Tad viņš no Amerikas atbrauc, viņš jau labu laiku, jau no bolševiku laikos emigrēja projām uz blūzu dzimteni un dzīvo saulainē Kalifornijā. Bet praktiski es varu pateikt, ka blūzs ir tad, kad parādījās reāli Latvijas blūzbendi, kas aizgāja jau pa augstāko rangu. Ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Cits man tā lielītos es kautīgi piezīmēšu. Tu noteikti ticies ar leģendāriem blūzmeņiem. Kāda ir tava pieredze? Tā pieredze nāk ar gadiem, kad tu tiecies. Pirmkārt, tev jātiek pāri valodas barjerai. Tev jārunā jau ar slengu ir. Tev jāzina, pārnestā nozīmē. Tas tāds īsts ekskurs. Ar ko konkrēti? Polijā tikko, kā es biju Šuvalkos, es runāju ar Fito de la Paru. Es biju pie viņa preses konferencē no sākuma, tad neoficiāli mēs sēdējām. Viņš daudz ko vērtīgi pateica, ļoti daudz ko vērtīgi pateica. Bet mani šokēja vairāk vai mazāk tas. Nē, īstenībā nē. Tas būtu pat traki. Ir jau daudz pamatā, jau visam tam ir darbs apakšā, kad es arī ar Džūku Robelāru runāju, Bobu Margoli, jau jebkuru. Viņi ir entos gadus pavadījuši kāda lielā vīra ēnā, kamēr paši kļuvu. Nevis par ēnu, bet jau par to, kas rada ēnu, ja. Tā ir ļoti sarežģīta lieta. Viņi daudz ko iesaka, daudz ko legāli, daudz ko nelegāli. Ja? Bet, ir vairāk tie ceļi, kā tu vari iet. Neiet runa par slaušanu, bet iet runa par izpaušanos.
ka tu vari radīt to mūziku, ka tu nes tautai viņu. Nu, tā tas, man tā grūti teikt. Praktiski tad jau man jāņem ir fotoalbums ar saviem vai disku kolekciju, un tad es varētu atcerēties. Tad tur būtu dienām sarunas varētu būt. Tur tā īsti, tādā ļoti saspietā laika terminā, tā grūti pateikt to būs. Grūti. Iedodas Martinam Skorsēzam par filmu? Martins Skorsēze ir tāds režisors, kur īstenībā viņš ārpus konkurences ir to, ko viņš izdarīja. Jo, proti, šis projekts ar tām 7 filmām, ko viņš prezentēja, tas jau tāds bija vairāk vai mazāk gadsimta notikums. Viņu sāka taisīt, gatavojoties apartīda gadam. Tas bija laikam 2003. Gadā jau sāka viņu gatavoties. Un viņš pieaicināja vēl 6 režisors, kas katrs taisīja ar savu novirzienu blūzam. Gan tur ieskaitot ir atsevišķi nodalīts piano blūz, angļu, britu blūz, kā attīstījās, kā tas viss gāja. Jo tas bija gadsimta darbs, es uzskatu, un tur, ja tu konjaku vērtē 3, 4, 5 zvaigznīšu vai kā OS vai kā, viss tos ciparu kombinācijas, tad tur, man liekas, ka viss alfabēts ir vajadzīgs tajā mirklī, jo tā ir augstākā gradācija. Augstāks vienkārši nevar būt vairs. Tas ir principā jābūt Bībeles vietā. Otrs variants, ko es varu pateikt, ka ir tāds pats tieši līdzvērtīgi darbi izdarīja Bills Wymans, Rolling Stone basģitārists. Viņš uzrakstīja gan grāmatu, gan saliekot diskā tādu lietu tieši par to blūzu attīstību, sākot no verdzības kuģiem, kad dzina pāri, kā dzima blūzs un kā viņš iesakņojās līdz šodienai. Blues Odiseja. Tas ir otrs līdzvērtīgs darbs, ko es uzskatu. Bet šeit bija vairāk tāds, Mārtiņš Skorsēze runājot, ka tālāk vairs, es biju šokā, ka es to ieraudzīju. Pirmo reizi 2005. Gadā es paņēmu visus diskus Amerikā un uz karstām oglēm turpatās arī noskatījos viņus. Un kad Clint Eastwoods runā ar Ray Charles un tur vispār asara teka un tur it kā ļoti vienkārši cilvēki tur kedās un paši uzspēlē un izrādās Clint Eastwoods ir fantastisks pianists. Vispār runājot par kino industriju, par cik mēs pieķērām, nekur tālu nav jāiet. Bruce Willis, ko visi zina, ja? Viņš ģeniāli dzied, super spēlē blūmizaru un ģitāru. Viņam ir savs albums ierakstīts, tie paši brāļi blūzi, ja? Elvuds ar kopā tandēms blūzi brāļi, ja? Pirmā, otrā daļa, kur pieaicināts visus to mirkli slavenācās zvaigznes, ja? Kas spēlē blūzi un arī kā ākstīties, gan arī nopietnu lietu. Vēl es varu pieminēt Steven Seagal, izdeva blūza albumu un ģeniālu albumu, kur pieaicināta, īstenībā es sākšu un maz bija savādāk, Steven Seagalam iznāca blūza albums, kur viņš pieaicinājās klāt gan Koko Taylor, gan Irma Thomas, gan lielās zvaigznes. Hanebo Edwards, tur Pinetops Perkins spēlē, James Cottons, bet budžets 300,000. Par to naudu varēja, man liekas, B.B. Kings ierakstīt 50 albumus. Bet, katrā ziņā tas ir tāda nodevu blūzam no Steven Seagal puses. Un arī tur man stāstīja, ka es biju apstulbis, ka vai tiešām tā tas ir, ka es izlasīju kaut kur presē, es zvanīju Bobu Margoli un runāju pa telefonu, viņš smējās, jā, ir. Un paldies Dievam, ka tāda veči ir, kas atdod kaut ko blūzam, nevis tikai ņem no tās dzīves. Kāpēc mums gandrīz 10 gadus vajadzēja gaidīt uz debijas albumu Latvijas Blues Band? Jā, laiks ir diezgan garš, bet par tiem 9 gadiem var pietiekam uzaudzēt muskuļus un pieaudzēt smadzenes klāt bez muskuļiem. Pelēko vielu apmēram saprast, kas ir kas, jo šim kolektīvam es varu teikt, ka bija diezgan daudz smētāšanās, te klausīties jaunos, to vecos, te miksēt, bet lai blūzu radītu, tas albumā Unreal ir no 14 skaņdarbiem 4 tikai cover versijas. Pat es īstenībā teiktu 3 cover versijas, pārējie ir oriģināli gabali. Jābūt pašam, lai radītu to muziku. Tajā muzikā vajag radīt pašam. Tu nevari spēlēt cauri mūžu Sweet Home Chicago, vai jebkuru standārtu. Tur ir kārtējās versijas, un to var atļauties tādu vīru kā Eriks Kleptons, ko pieņems katru viņu kustību par ģenialitāti, bet viņš tās muzikas radītājs nebūs. Viņš nebūs radījis to, viņš ir tikai izpildītājs.
Es nevienu sliktu vārdu par Eriku nesaku šajā mirklī Claptonu, bet viņš ir ģeniāls ģitārists. Bet viņš, principā to, ko viņš ir pārspēlējis standarts, blues standarts, tie ir ļoti labi. Labā līmenī, bet tikai tie kā cover versijas. Nu, mēs gājām citu ceļu, mēs paši meklējām to savu skanējumu, un šogad nāks otrs albums Latvijas Blues Bandārā When Sun Goes Down. Viņi Latvijā ir dzirdējuši 3 cilvēki šajā mirklī, izņemot kolektīvu. Es zinu, ka Unreal ir recenzēts ļoti nopietnos blues žurnālos. Nu, nopietnāks nevar būt par Blues Review, kas ir, protams, man ir pazīstams tas Ārts Ripaldi, viņam es aizsūtīju. Pirmais, ka viņš atsūtīja mailu ar wow. Tāds tipiski amerikānisko wow. Ja? Es to sapratu pirmajā mirklī, man likās kā tā amerikāniskā pieklājība, ja? Ka visi ir ļoti labi, visi ir baigi forši visiem. Ja? Un tad es prasīju vairāk vai mazāk neatkarīga žurnālista, kurš strādā arī tajā pašā žurnālā, viņam aizsūtot. Un tas tika nopublicēts. Jā, man atliek smaidīt, jo es atceros tas siltos vārdus, ko es tur dzirdēju. Ja Jānis Bukovskis tiek salīdzināts ar Little Miltonu, es nezinu, vai tālāk, kur vēl var iet. Ja diska skanējums, ne tikai skanējums, bet arī muzikālais message, tā varētu teikt, tiek salīdzināts ar chess records. Tālāk jau komentāri nevar būt vairs. Tas to, ko Latvijai varbūt zina, kas ir nelegāli skatījušies filmu Cadillac Records. Ja? Tas ir tas pats chess records un Cadillac Records, ko taisīja savu. Tā filma bija, kad pusotru gadu atpakaļ tika uzņemta par chess records studiju visiem tiem Muddy Watersiem un Howling Wolfiem, un kā tas viss notikās blues 50. gados urbāni. Un ja mēs tiekam ar to salīdzināt, tas jau vien ir negribās teikt, ka tās slavas dziesmas, bet katrā ziņā silta ap sirsniņu palika. Un vēl pieminot Unreal albums tagad ir pa visu pasauli pārdošanā, jo par cik mēs bijām tādā rekordu kompanija Blues Skunk, viņi paņēma savā paspārnē. Vēl to jauno When Sun Goes Down, to mēs turam malā. Mēs viņu praktiski, tas izauklēts tas bērns. Ja pirmais bija tāds vairāk vai mazāk Duke Robillard iespējā, kurš bija producents albumam, tad šis ir, mēs paši esam viņu producējuši, paši viss aranžējums taisījuši un viss ir piedomāts diezgan rūpīgi. Un tad gājām studijā un nepilnas nedēļas laikā viņš tapa gatavs. Viņš ir vairāk vai mazāk tāds, manējās asociācijas būs salikts tā kā no 2 blokiem. Pirmais, ka tu, nestāstīšu, tas būs atsevišķs stāsts. Kur ir tuvākie blues festivāli Latvijai? Pat cik šis pirmais, es varu pateikt, pats tuvākais ir Siguldā, kur mēs atrodamies. Ja? Ir fantastisks festivāls, kuram ir 18 gadi šogad nosvinēja Lietuvā, Varņai. Tie neliela pilsētiņa mūsu Aknīsas lielumā Latvijas, kur sabrauc 10 000 cilvēki apmeklētāji no visas Lietuvas, arī no Latvijas, daudz no Polijas. Igaunijā notiekās kā absolūti ļoti labs festivāls. Proti arī vecās pilsdrupās, Bīskapa mūra, tur pils, fantastisks skats ir ļoti skaists. Tur tikai tas apmeklējums tāds švakāks. Vēl es varu rekomendēt tu vietu Polijā, Šuvalki. Tas pie pašas robežas 40 km no Lietuvas robežas, tikko kā es tur biju. Un biju šausmīgi patīkami pārsteigts no tā, ka tur ir valsts atbalsts. Ļoti liels valsts atbalsts, tur governments. Pilsētas dome un vēl tur vairāk ir kultūras ministrs, pat personīgi kultūras ministrs maksāja honorārs ārzemju zvaigznēm, kas ir pats augstākais ešalons, kā piemēram oriģinālā sastāvā uzstājās Kenneth Heath Woodstockas grupa, leģendāra grupa. Proti, tur tie 2 cilvēki, kas miruši, tie nebija. Bet oriģinālais sastāvs bija ritmu sekcija, basists Bunzenieks un ģitārists Harveys Mendels, Larry Taylor un Fito de la Parra. Es viņiem tikos. Tad bija vēl viens mākslinieks, ģitārs ģēnijs Miks Taylors, kas ilgus gadus nospēlēja Rolling Stones, un viņam tāds diezgan skarbs liktenis bija Rolling Stones puikas līmenī. Viņš bija zem Mick Jagger un Keith Richard, bet kā bluesmens viņš izpaudās pilnīgi pēc tam, kā aizgāja no Rolling Stonesiem. Ir vēl jaunā grupa Trample and Runner Foot,
Tas ir divu brāļu un māsas apvienība, kas vinnēja 2006. gadā International Blues Challenge, starptautisko blūza konkursu Amerikā. Pastāst man lūdzu, kas ir Rīgas rokklubs un kas ir blūza atbalsta biedrība? Rīgas rokklubs jau īstenībā ir vairāk pagātnes formā. Viņš 80. gadu pašā sākumā, 70. gadu mijā, ja es nemaldos, zem tāda Andreja Jakimoviča aktīvists, kas arī ir blūzmenis savā ne tikai muzikālajā izpausmē, bet arī dvēseliskā aicinājumā. Zem komjaunatnes paspārnē radās organizācija, kur jaunieši, kas domāja savādāk, nedaudz kā tie 90% masas, viņi varēja pašizpausties un spēlēt tādiem pašiem kā viņi. Blūza atbalsta biedrība, tā ir vairāk vai mazāk tāda, vairāk cilvēku kopa, proti, kurā es arī ietilpst, ja? Kas mēģina cīnīties par to stila tīrību, par to stilu, respektēt saknes, lai audzētu stumbru, tā tas varētu teikt tā. Varbūt pārāk poētiski tas ir, bet īstenībā, zinām, taisnība tur būs. Es jau, protams, nepieskaitīšu pie čaka dievu dēļ, ja, ka es salīdzināšu blūza saknēm, ja, bet tā tas arī ir, tas ir pamata muzika visam. Blūzs ir apīts ar leģendām, un kuram gan citam, ja ne Zigim, mēs uzdosim jautājumu, kādus tu leģendas par Latvijas blūzu zini? Tās leģendas jau radam mēs paši bieži vien. Tur varētu, gan kā trako, gan kā ņemās, gan kā tu pārdod tam blūzam savu dvēseli, bet tik tālu nav aizgājis katrā ziņā, bet varbūt vajadzēs rakstīt grāmatu, un tad jau varēs lasīt viss. Es tā nezinu. Vēl nezinu. Īsti negribās, bet tas laiks būs pārāk saspiests mums, lai varētu tās leģendas stāstīt, un varbūt kādreiz neoficiālā gaisotnē. Zigi, nosauc Latvijas blūza albumu top 3. Grūti, es teikšu, jo proti Latvija un blūzs, tas agrāk tāds, es uzskatīju, ka diezgan nesavienojami jēdzieni, bet, pārkāpjot pāri šai robežai, es varu teikt, ka ļoti fascinēja tāds Blues LV. Bija albums, kur savulaik bija kāds gads 7-8 atpakaļ savācās līdzvērtīgs pasākums kā šis, tur Alkatrāzā ierakstīt dzīvo, nebija slikti. Bija daudz interesantu pārsteigumu un bija arī gan patīkam, gan nepatīkam pārsteigumu. To es pie top galu nevarētu pieskaitīt, jo tur bija nedaudz savādāk. Tā kā Latvijas Blues Band tur piedalījās tajā laikā zem projekta Maxwell Street Blues Combo. Tas ir tā kā proti apvienība, kas apvienojas no 4 jauniešiem pirms spēles un pēc spēles aiziet katrs savu pusi, jo tas bija teatralizēts uzvedums. Tad tur uz to mirkli kādas grupas bija Latvijā, tādas bija. Viņi tur Jānis Vanziņš ar savējo grupu, tur punk blues spēlē, kas man bija tāds zināms pārsteigums. Tad bija Driving South, kur jauni talantīgi čaļi bija, kas aizgāja katrs savu pusi. Tad, Fortress un Mirta un Gins Žilinsks, bija ok. Tas ir tāds, man nesen kā viņi paklausījos, tā bija interesanti pašam. Pārējo, es tā, baidos pieminēt, ja tā būs pašslavināšanās, tad labāk es nepieminu. Tur Latvijā ļoti atšķirās ar to country, kas ir Amerikā. Vai tāpatās ir ar blūzu? Redziet, par to lietu noteikti strīdās un diskusē gan Latvijā, gan Amerikā. Ja? Jo Amerikā tur ir nedaudz savādāk tas, ka tur ir tas blūzs jau stipri nodalīts. Ir dienvidu blūzs, ziemeļu urbānais blūzs, austrumkrasta, rietumkrasta, bet katram reģionam ir savs skanējums jau. Tas ir atpazīstam, ja Latvija ir tāda, prieks, ka ir tāds Liepājas blūzs, kas izpilda savu blūzu latviski. Bet, ja tu gribi izsisties tālāk pasaulē, tad ar to ir stipri pa īsu. Šī mirklī jāliek kopā gan profesionalitāte, gan teksti jāliek amerikāņu valodā. Proti, kāpēc ne angļu grūti ir, bet amerikāņu valodā jau tur ir šausmīgi daudz balstīts uz slengu, uz ne tikai divdomībām, bet arī trīsdomībām. Tev vajag ieslēgt abstrakto domāšanu, lai reāli tu varētu uztvert to blūzu. Tā ir diezgan sarežģīta lieta. Kad to tu saproti, tad tu apmēram sapratīsi to atšķirību starp country Latvijā un country Amerikā, un blūzu Latvijā un blūzu Amerikā. Tā ir diezgan toleranta lieta, godīgi sakot. Netik pazīstamajiem blūzmeņiem visā pasaulē. Kurus tu ieteiktu paklausīties, kas ir tavs jaunais atklājums?
Nu, man tas atklājums varētu būt katru dienu, jo es to mūziku klausos nepārtraukti. Bet bieži vien ir tas, ka jo tu dziļākai vēsturē uz otru pusi, tad jo vairāk tu atklāsi. Bieži vien kāpēc tas stils kā tāds izšķīries, parādījies pasaulē. Un otrs variants, ka no jaunajiem, es varētu ieteikt paklausīties tādu monstru Michael Welch, Johnny Langu, ko zina Latvijā. Tas tāds 10-gadīgs zvaigznes jau. Viņiem ir jau stāsts, jau proti vairāk līdz 10 gadiem uz skatuves, bet tādam Michaelam Monstram Welcham vecais tēvs dzimis Rīgā ir. Mēs stāvējam pie viņa mājas, un viņš runā pa telefonu savu veco tēvu un raud. Tas tāds interesants moments, latviešu izcelsums. Jaunā tā mūzika jau, proti, ir miksējusies. Tāds Andrejs Osts, kas Amerikā ir dzimis Latvijas 76. gadā, viņš jau miksē viņu visu funku, blūzu, R&B, bet nevis to, ko sauc tagad par R&B. Tas jau tāds, vārds nonivelēts, tāpēc tā 2-3 burtu kombinācijas izvairās bieži vien. Tagad tie reālie soul un blūzu izpildītāji. Bet jāklausās ir vēsture, un ja tu meklē savu skaņu, tad tev jāklausās ir vēsture un jāanalizē, kāpēc tieši tā un ne savādāk. Tas tāds draudzīgs rokas spiediens varētu būt, ja tu paņemsi 49. gada B.B. Kingu paklausīsies, kas ir ģeniāla albuma, ģeniāli viņam bija. Pamatā jau klausīties tos māksliniekus, ko es ieteiktu, nav būtisks tas gads, bet labāk tad, kad viņi sitās ārā, kad viņi bija badā, tad viņi radīja to muziku. Pēc tam jau tev aiziet gan ir kontrakta attiecības ar rekordu labeliem, tev tajā gadā noteikti jābūt tādam albumam, tik skaņdarbiem, kaut kādu blues standartiem, kaut kas ar savu skanējumu, bet, principā vajag ņemt tos jaunos māksliniekus, kad viņi ir badā, kad viņi cīnās dēļ tās savas vietas zem saules. Tas tā, tā es iesaku to lietu.